Dzēja, vai liela loma viņa ir jūsu dzīvē ieņēmusi? Jā, protams, citādi es vecuma galā nebūtu ar dzejniekiem sakūlusies. Dzeja man ir patikusi tiešām visu mūžu. Un droši vien tāpēc arī radās tā doma, ka šis gads bija Kurzemes dzejas dienu gads Kuldīgā, kad pie mums sabrauca dzejnieki no pārējiem Kurzemes novadiem. Un, laiks iet ļoti ātri, un tāpēc bija tā doma šodien sanākt kopā, tad pārunāt, kas labs bijis aizvadītajās dzejas dienās, pie kā vēl jāpiestrādā, un, protams, lai laicīgi sāktu gatavoties nākošam gadam. Vai Kurzemes pusē ir daudz cilvēku, kuri vēl pagaidām raksta dzeju? Ir gan, un priecē tas, kad arī bez, vecāka gadu gājuma cilvēkiem dzejā ir pievērsušies arī jaunie. Ir mums daudz jauniešu, kas raksta. Jaunieši, kādu dzeju jūsuprāt raksta? Tā ir mūsdienīgāka, savādāka? Es domāju, ka dzeju vispār tā nevar skatīties, vai tā ir mūsdienīga vai nē. Es domāju, cilvēks arī jaunietis raksta to, ko viņš izjūt un kas viņam ir svarīgi. Tāpēc, tas ir tā. Kā teikt, ko sirds saka, to roka raksta. Bet vai tas jaunietis skolas vecumā, es domāju, mazliet tomēr pamaz neizzina mūsu dzejas klasiku? Jā, protams. Bez tā, ko apgūst skolās, acīm redzot, īpaši jau daudz nav tādu, kas ļoti tur varbūt pārlasītu Raini, Aspazi un vēl mūsu citus klasiķus, vai tur. Kaut gan runājoties ar jauniešiem, ir tomēr kam ļoti daudz, daudziem, kam patīk vācietis, patīk ziedonis, un tā jau arī ir klasika. Vai rudens noskaņai būtu kāda īpaša dzeja jālasa? Atkal, es domāju, ka dzeju vienmēr, dzeju es lasu un runāju, tādu, kā es jūtos. Un es nezinu, kā citiem, bet man parasti ir tā, kad atverot to dzejas krājumu, kaut kā tie vajadzīgie dzejoļi paši nāk pretī. Jūs attieksmi viens gruntīgs, Latviju vīrietis un dzeja mūsdienās. Cik aktuāli viņi jums ir? Ar dzeju nekāds saistība nav. Vai nepatīk arī lasīt? Nē, es pievērsies. Tas, jūsuprāt, ir neinteresanti? Nē, katram savs. Varbūt ar šo lietu vairāk saistīts ir daļais dzimums sievietes? Emocionālāks varbūt vairāk? Grūti pateikt, jā. Jūs esat no Ventspils, arī Ventiņa mēlē pat dzeju raktu, ir grāmatas izdotas. Kā to vērtējat? Pozitīvu. Un braucot ar mašīnu, ja skanētu par radio dzeju, jūs klausītos? Laikam nē. Pieeju šai lietai no otras puses, nebūtu dzeja, nebūtu dziesmas. Arī tiesa. Dzejai savu vietu. Ceļā nedara. Un vai, jūsuprāt, būtu interesanti satikt kādu dzejnieku klātienē, diskutēt ar viņu, runāt? Nē, es par to domāju. Cik saistoši, mūsdienās jums, kā vīriešu cilvēkam, ir lasīt dzeju? Nav tagad laikam tā laika, lai lasīt dzejas. Jaunabais lasījos ar tādu. Bet es neteikšu, ka es biju fans, dzejas fans. Man vairāk interesē proza. Un tomēr, atgriežoties pie dzejas, varbūt bija kāds autors, kurš tiešām iekrita sirdī vēl joprojām zināms? Puškins, Lermontovs, kas ir vēl varētu būt. Ahmatu es nelasīju, kaut vai par viņu daudz runā. Tas ir galvenais, laikam, viss. Un gal galā, ja nebūtu dzeja, nebūtu arī dziesmas? Piekritu. Dziesmas man patīk. Es pats mājās tur iespiežos un dziedāju karaoke vai tur
ar meitu pasēviem kaut ko padziedām. Tas jau arī ir dzējas veids. Nu jā, nu, kopā ar muziku dzējas man tā kā vairāk patīk nekā, teiksim, plika dzēja. Nu, mans draugs no seniem laikiem, viņš arī dzēnieks, raksta arī foršu dzējas. Es pilnīgi aprinoju. Vēl tagad raksta, jā? Jā, viņam jau kaut kur, 80 laikam 2 gadi. Un tādas dzējas no viņa iznāk. Un pa viņu dzējam laikam arī grāmatu izlaida Jelgava. Nu, ot. Tā tad vietējā dzēja vēl ir dzīva? Nu jā, teiksim tā. Jūs un dzēja. Kāda loma dzējā jūsu dzīvē? Ļoti liela. Tas būtu? Ojārs Vācietis, Mirdza Ķempe, Veidenbaums, Rainis. Tad, kas tad vēl tur bija vaidieniņās? Praktiski izlasīti visi dzēju. Skolas laikā to es darīju, to vien gāju kā uz biblioteku un pat zem segas lasīju grāmatu ar bateriju. Dzēju, ļoti patīk. Mūsdienu dzēja. Kā to? Jā. Man tomēr tuvāk ir tie tradicionālie. Jā, kas bija manā jaunībā, neteiksim jaunībā, bet manos skolas laikā un kas ļoti patika. Ar Ojāru Vāciešu dēlis, pat es dzīvoju Rīgā studējot, vienā mājā mēs dzīvojām, viņš man bija dzīvokļa kaimiņš. Un kāds dzējnieks ir arī satikts? Diskutēts? Jā. Diskutēts. Es jau uzskatu, ka tas pats Ojāru Vāciešu dēls man bija ļoti labs tāds kaimiņš, un tad mēs tur tā parunājām. Viņš bija tāds ļoti inteliģents un tāds diskutēts. No citiem dzējniekiem, es domāju, nē. Un tas, ka, teiksim, Kuldīgā ir arī dzējnieku klubiņš. Jā, to es zinu. To es tiešām zinu. Un Tekošu Kurzemniekā ir šie dzējoļi, bet tā jāatvainojās momentā, es nevaru tos uzzināt. Pat neesat bijis uz šā klubiņa? Kādu sajiet paklausīties? Patreiz ne. Bet būtu interesi to darīt? Būtu interesi. Kad atbraukšu, tad aiziešu. Un pašai nav bijis doma sārakstīt dzējoli? Dzējoli? Jā. Bērnībā rakstīju dzējoļus. Bija man dzējoļi, bet man meita raksta gan dzējoļus, gan stāstus, gan... par cik viņi arī ir kurzemnieku ārštata korespondenti, vēl patreiz. Un pareizi ar galvenā redaktora Mārītu Milzeru, viņai bija latviešu valodas skolotāja. Viņa ar to ir ļoti iemīlējusi gan dzēju, gan vispārējo literatūru. Tā tad var teikt, dzēja neiet zudumā? Ne, nekad. Mūžos. Sakiet lūdzu, vai būtiska loma jūsu dzīvē ir dzējai? Īpaši būtiski, es domāju, nē, bet katram jau vajag. Vai pat arī lasāt? Es tā īpaši nē. Vēl uz dzēju. Un, teiksim, saistībā ar skolu jau nākās? Nākās, un tad arī lasa un mācās, bet tā ikdienā, ka es lasītu, nē, bet tā jau dzēja man patīk. Un tad, kad nākās mācīties vai kādam kaut ko teikt, tad jau arī mācās. Un vai ir kāds mīļākais dzējnieks? Man liekas, Rainis, Aspazīte. Tā tad latvieši. Jā. Un tā ārzemne īpaši. Pašmāja man labāk patīk. Vai ir nācies sastapties arī ar mūsdienu dzēju latviešu? Jā, nepatīk. Nepatīk? Kādēļ? Tāda vulgāra, nav īpaši skaisti. Un tur ir visi tie jaunie termini, ko viņi izmanto, un nav neinteresē. Tā vairs nav īsti Tā dzēja? nav īsti dzēja, tas ir kaut kas samākslots. Un Kuldīgā ir arī vietējo dzējnieku klubiņš. Kāds ir šis secinājums, ka tāds pat ir vēl mūsdienās? Es pat nezināju, ka tāds ir. Ir. Tas ir jaunums priekš manī. Un rīko arī tikšanās, var nākt klausīties. Nē, ja būs intereses, tad jā. Un vispār tavas domas, vai jaunatnei vairs ir tā interese, kas, teiksim, pirms gadiem 20 tai jauniešu paaudzē bija par dzēju? Es domāju, ka nav tās intereses, jo
skolā liek lasīt grāmatas, tās jau lasa, tā. Neizlasa pat viss. Ir dažiem, kam ir, bet lielākai daļai es domāju, ka nav. Kā vecā paudze jau labāk. Viņi jau ir pie grāmatām dzīvojuši, bet tagad jau ir datori, internets, viss. Vai varbūt zina kādu jaunieti, kurš arī pat dzeju raksta? Nē, nezinu. Pašai nav bijis tā doma, mūžu atlidos. Es esmu piedalījusies pagastā un rakstījusi dzejojis, tad, kad es biju pamatskolā, bet tagad es nevienu tādu nezinu. Varbūt pamatskolās vēl ir, tur bērni ir jauni, viņiem vairāk interesē, bet vidusskolās tas ir mazāk. Jūsu attieksme pret dzeju, kāda? Jūs prāt dzeja ir? Tīkama jums? Dzeja ir skaista, tikai lasot viņā jāiedziļinās. Un tad jūs patreiz vārds mazmeitiņu, tad man vienkārši nav laika viņā iedziļināties. Es labāk kaut kādu vieglu literatūriņu palasu, kādas stāstiņas un ievu, un tur žurnāls viss, kas jauns un tāds. Bet mazmeitiņai vai tad dzeja nav jāpalas priekšā? Jāpalutina? Pasaciņas vajag un dziesmiņas. Bet, lai būtu dziesmas, arī vajag dzeju. Tā jau savādāk būtu. nesanāks. Jā, bet to es nedaru. Un, teiksim, gadus 20 atpakaļ kāda dzejnieka patika no latviešu dzejas? Visi vispār, latviešu dzejnieki, kā teikt. Tā es nevaru momentā. Vai varbūt zinat kādu dzejnieku tepat vietējo? Nav nācies sastapt? Nē. Viena dzeja grāmatiņas nopirkt bija tāda vecāka sieviete, bet kā viņu sauc, es vairs neatceros. Viņa rakstīja dzeju pa mīlestību, to tā nēsāja apkārt, es vēl strādāju, un viņa pēc kilos mums pienes klāt, un mēs pirkām. Un Kuldīgā ir arī dzejas klubiņš. Es zinu, vakar lasīju. Vai būtu interesanti aiziet uz tādu tikšanos? Būtu, bet patreiz nesanāk. Kā jūs domājat, vai dzeja jūsu jaunības laikos bija savādāka nekā tagad ir? Es nezinu. Un vai tāda latviešu klasika, kā, teiksim, Rainis, patika? Jā. Tajos laikos jau bija kaut kāda, man liekas, ka cita vērtība. Es nezinu, es jau tagad maz izprotu tās dzejas. Bet mazmeitiņai nepalasām priekšā? Viņai grāmatas, pasakas, tās viņiem vairāk. Tā, patreiz vēl neko neizprotu. Mazais ar ne tās pasakas, neko tādu. Vēl jāpaaugās? Jā. Un pēdējā laikā tātad nekas arī nav lasīts, es saprotu. No dzejas. Pēdējo nevar, veselību neatļauj. Un te mūsu priekšā ir cilvēks, kurš pats raksta dzeju. Vai viegli ir radīt dzeju? Nē, tas nav viegls process. Kā viņa dzimst? Viņa reizēm dzimst arī sāpēs. Un lūdzu tagad vienu dzeju autori. Es gribu snigt pār tevi tā, lai laimē salacas tev sirds, un katra sniega pārsliņa, lai skūpsta tavu seju, un aicina uz neprātīgu deju. Ak, atslāpsti un ļaujies gan, ir tikai tu un es, sniedz roku kaislē, lai ceļ mūsu spārnos stāv, virs nomākti un nogurušās pasaules. Cik ilgi jau jūs rakstāt dzeju? Es rakstu jau no tikko pēc vidusskolas, kā pabeidz skolu, es sāku rakstīt jau. Un tagad jau diezgan ilgs laiks ir tā. Ar pārtraukumiem, jā. Un mīļākās tēmas? Mīļākās tēmas man ir par dabu, par Dievu, par mīlestību, par cilvēkiem. Ko? Lūdzu, kādu dzejolīti? Labi, tad klausieties. 2. Es tevi neaizmirsīšu nekad, kaut 100 gadus kopā būtu. No sirds uz sirdi to es jūtu. Uz turieni, kur saule mūžam spīd, un katru rītu klusi pasacīt labrīt. Kad saule savus starus pāri zemē lej, Dievs reizi uzklausīs mani, un svētais gars ar mani kopā iet.
Vai tā ir taisnība, ja meli, ka tava mīlestība pieder man? Es paiešu pretī tev mazliet, jo mīlēt un dzīvot, pasaulē būt, diviem domu gājiens no saules līdz aizsaulē vieglāks var būt. Paldies, vai vēl vienu? Jā. Cik ātri tumsa iezogas mūsu logos, cik baisi istabā palikt man vienai, kā laiks aizsteidz visu, kas dzīvs un kas mīļš, mēs cilvēki esam tik mazi, kā Dieva bērni, laiks ir par īsu mums, kas izmaina visu, tajā milzīgā zvaigžņu un galaktiku tālumā es ieraudzīšu sevi. Kā jums rodās šī iedvesma un kā atlido šī mūza, lai radītu dzeju? Reizēm dodoties mājās no darba, eju pāri Kuldīgas tiltam, kaut ko ieraugu, kaut ko paskatos, reizēm nosapņoju pa nakti, reizēm izlasu avīzē kādu virsrakstu un uzrakstu par to dzeju. Nu, lai skan jūs dzeju, lūdzu. Pa niecīgam stikliņam rotaļu kaleidoskopā kāds ieber un groza. 3 pelēkas asaras pārvēršas dzeltenā, zilā un rozā. 3 pelēki zvirbuļi pielaiko kanāriju putniņu spalvas. Laiks nežēlo bijušiem mirkļiem iedomu balvas. Kāds ielicis zemi kaleidoskopā, kā kajītis logā, līkst apvāršņu līnija ripo, sapinas cilpā grodā un saplaukst apaļā dobē krāsainas studentu nēļķes. Brauc kaimiņu puika ar riteni, palec uz debesis peļķē. Uz auklas zied pamelē aizdegusies saulrieta veļa, bet vakars tik viltīgi noskatās visā un smejas. Nu pat kā redzētās un dzirdētās mūsu pilsētas dzejnieces šodien tikās Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā. Izvērtējot šo gadu, viņas secināja, ka lielākais pasākums Kurzemes novada dzejas dienas Kuldīgā noritējušas veiksmīgi. Klātesošās nolēma izsludināt Kuldīgas dzejas klubiņa nosaukuma konkursu. Un vēl kāds patīkams jaunums. Vēl šā gada nogalē dzejnieces ar saviem dzejoļiem izvērstākā formā iepazīstinās arī Info kanāla skatītājus.